Apmēram pirms 10 gadiem latviešu dizainere Baiba Jautaiķe izgudroja šādu veidu lakatus, ko viņa pati sauc par dreļu lakatiem, un tie ir kļuvuši ļoti populāri Latvijā un pasaulē. Es tos iemācījos no Baibas adīt no sākuma ar adām adatām, un tad man ļoti gribējās nodīt ar adām mašīnu. Un parādīšu, kā es to daru. Uzreiz jau gribu brīdināt, ka pilnīgi visi motīviņi, jeb rūtiņas stāv uz garas adām adatas. Tā man ir, laikam, 1,50 m gara stieplēra. Un tad es adu no vienas puses uz otru un no otras atpakaļ uz vienu. Bet, lai labāk saprastu, kā tas lakats veidojas, no sākuma ir jāuzzīmē schēma un jāsaprot adīšanas virzieni. No sākuma uzmet, piemēram, 21 valdziņu un noda pirmo motīvu divreiz garāku nekā 21, tātad 42 rindiņus un paņem uz adām adatas valdziņus. Tagad uzmetam, piemēram, 7 valdziņus un adām citā virzienā visu laiku ņemot klāt, katrā otrajā rindā vaļējos valdziņus un atkal atstāja vaļējus valdziņus. Kad tas nodīts, tos uzliek uz adām adatas, uzņem sānu malā 21 un āda trešo motīvu. Nu re, tagad jāuzmet nākamā rinda ar citu krāsu, atkal 7, uz augšu pieda 21 valdziņu un atstāja uz adatas valdziņus, uzņem maziņo 7, pāda uz augšu un atkal uzņem uz adām adatas. Atkal 21 un atkal gatavos valdziņus pārliek uz adām adatas. Un tā veidojas šī raksta ģeometrija. Tagad jau lielie motīvi iet ar citu krāsu. Tā kā tādas kāpnītes. Nu, tagad parādīšu, kā es ādu ar adām mašīnu. Fonā ir ar rokām adītais lakats. Nu, 7. Šeit man būs mazā rūtiņa, 7 sānu valdziņi ir jāuzņem. Tagad ieliekam diegu karietē un pārvelk pilnīgi parasti, bez nekādas programmas un perfokartes. Pārslēdz, atbrīvo perfokarti, ieslēdz visus kņopītes un ceļ tikai maliņā pa vienam un noda 2 rindas. Es izvēlējos adīt ar perfokarti, tāpēc, ka nevar rievot to adījumu nodīt ar mašīnu, bet vajag tādu adījumu, kas savelkās, nevis veido taisnu stūri. Nu, es izvēlējos pirmo perfokarti. Kad visi valdziņi būs uzņemti, tas vēl nav noticis, perfokarte numur 1, visu laiku kustās. Un tagad uzliekam pēdējo valdziņu. Un tagad ir jānoda visparastākais, tāpēc izslēdzam visus iestatījumus un nodam tajā virzienā, kur atkal būs jāuzņem. Noņem svariņu, izbīda adatas, paņem adām adatu, to, uz kuras gatavie motīvi šajā rindā veidojas, tātad zilie, un pārliek uz adām adatas. Izņem diegu un karieti pārvelk pretējā virzienā, jo šoreiz mēs ādam no kreisās uz labo. Un
tad atkal uzkarinās un malas valdziņas, un tā tos katru motīvu bieda. Darbs nav ātrs. Es šo lakatu pagaidām jau, man liekas, sadu kādas 20 stundas un vēl nav gatavs, bet ceru, ka jums noderēs mana pieredze.